ar visu dvēseli miesas darbu izjūtām, jo patiesībā jau sapnis par Saules mākslas un mūzikas skolu ir ļoti sens kopš rajona padomes laikiem. Un kas gan vēl labāk, ja es Armīti zinu stāstu par šo sapni, kas tagad ir kļuvis jau realitāte. Nu jā, viss sākās tālajā 2006. gadā, kad mums bija viens no pirmajiem struktūra fondu projektiem. Toreiz tas nebija infrastruktūras projekts, tas bija sociālā fonda projekts, kurā mēs visi mācījāmies, kā pareizi sagatavot projektu iesniegumus, kā tos pasniegt, kā dabūt finansējumu. Un toreiz kā viena pārsteidzoša ideja no apmācību dalībniekiem, no mākslas skolas direktores un vēl arī viņas kolēģiem, kas piedalījās šajās apmācījās, parādījās projekta idejas izstrāde par jaunas mūzikas mākslas skolas būvniecību. Un atceros, ka šī pasākuma noslēgumā mēs saņēmām tādus mazus, skaistus ielūgumus uz jaunās mūzikas un mākslas skolas ēkas atklāšanas svinībām 2015. gadā. Uz ielūguma bija arī tāda jauka bildīte, tā, protams, nebija tāda, kādu mēs to redzam pašlaik vizualizācijās, tā bija tā sapņu vizualizācija. Tajā brīdī mums tas likās gandrīz vai neiespējamais, un kaut kādā mērā mūs mierināja tas, ka tur bija nosaukts 2015. gads. Varbūt tomēr. Nu, lūk tā, pamazām strādājot jau, un man gribētu teikt, ka šis ir arī tas gadījums, kad mēs strādājot ar vienu, otru un trešo projektu, arvien vairāk noticam tam, ka tas ir nepieciešams, ka būs kas māca, kas mācās, un ka tie rezultāti visi būs patiešām tādi, par kuriem mums pašiem visiem būs prieks. Un mēs te strādājām vēl gan tālāk ar Eiropas naudu, ar Norvēģu finanšu instrumentu naudu un Latvijas-Lietuvas pārobežu programmu. Vietējie zinās un būs pamanījuši dažādus pasākumus un logo. Un tiešām arvien vairāk būs to pārliecību, jā, to vajag. Un tad nāca jau pilnīgi nopietnas toreizējās rajona padomes lēmums, jā, mēs strādājam tehnisko projektu, jā, mēs atrodam tam finansējumu, jā, būtu mēs arī tikuši ātrāk, varbūt jau pie darbu sākuma, bet tas jau ir tas, ko arī priekšsēdētāji teica savā runā, ka mainījās laika, mainījās mūsu finansiālās un pārējās iespējas, bet visu vērstu es te nestāstīšu, bet tātad šiem te pārmaiņām pāresot, te nu mēs esam, te nu mums ir pamatakmens, un lai mēs visi tiešām tikpat priecīgi satiktos arī atklāšanas svinībās, un lai gandarījums ir visiem tiem, kuri ir un būs iesaistījušies šajā projektā. Lai brīnišķīgs piepildījums šajā ēkā.